Reti, kur ir tik skaista un balta ziema kā Labzemē, un tieši tāpēc uz šejienu esam atbraukuši. Šī sērija būs par to, kādas aktivitātes ziemas laikā būtu jāpieredz šajā skaistajā vietā. Daļa no populārākajām aktivitātēm jau sen esam jums parādījuši iepriekšējās sērijās, kā brauciens ar husky kamanām, viesošanās Ziemassvētku vecīšu ciematņā un pastaigi par sniegotiem Labzemes mežiem. Bet lietas, kas mūsuprāt obligāti vēl šeit būtu jāpiedzīvo, ir brauciens ar sniega motociklu, relaksācijas somas saunā, paviesošanās ledus viesnīcā un ziemēblāzmas ieraudzīšana. Braucienu ar sniega motocikliem bija diezgan grūti atrast, jo, ja laicīgi nepiesaka, tad visi braucieni var būt izpārdoti. Mums palēmējās un vienu tūru atradām caur Laplanu Travel. 9 no rīta mēs jau bijām pie viņiem pašā Rovaniemi centrā, kur mūs sagaidīja ļoti patīkams gids. Neskatoties uz to, ka bijām jau paši labi apģērbušies, viņš mums ieteica šo to nomainīt uz viņa sagatavotajām lietām. Tālāk devāmies kādas stundas braucienu attālumā no Rovaniemi pilsētas uz vietu, kur atradās šie sniega motocikli. Tur mēs tos notīrījām no sniega un kamēr tie sildījās, tikmēr mums bija jāsagatavo arī malka līdzņemšanai, lai vēlāk to izmantot iekuram, kur pagatavot ēst, kā arī paši varētu sasildīties. Ar sniega motociklu neviens no mums vēl nav braucis, ne Lauma, ne es. Abiem būs pirmā reize. Kā mums stāstīja gids, viss ir ļoti vienkārši, tikai galvenais, kur ir dziļš sniegs, tur neapstāties. Jo tu apstājies, tad vienkārši iegrims iekšā un prasīs ļoti ilgu laiku, kamēr izkārpīties ārā. Tagad ir gaišs, pulkstenis ir ap 11. Mums ir 2,5 stundas laiks, kamēr vispār būs šāda te gaisma, jo pēc tam vienkārši paliks ļoti ātri tumšs. Tagad ļoti svarīgi ir uzsākt pēc iespējas ātrāk, lai ir pa gaismu. Es esmu nereāli priecīga, ka mums būs katram savs sniega mocis, jo pārsvarā šādās ekskursijās jūs tā kā tiekat abi divi pie viena un tad var mainīties, bet mēs katrs brauksim ar savu un man liekas būs riktīgi forši. Es tikai ceru, ka es neiestikšu sniegā. Super. Nu, lai labs piedzīvojumi. Lai labāk izprastu motocikla braukšanu un tā jaudu, mūs sākumā aizved uz pļavu, pa kuru droši varējām braukāt un dot gāzē, jeb tā teikt, pilnā ručkā, ko arī mēs darījām. Bet nu šobrīd tas pirmais brauciens bija ļoti labs, mēs jau adrenalīnu Laumu esam uzķēruši. Nē? Pirmie metri bija tādi, kad es biju tāda ļoti saspringta, jo tā stūra viņa tā kā ļurkājās, un tad tev liekas, ka tev viņa ir jānotur. Bet īstenībā vajag vienkārši ļauties, viņš pats iet tur, kur vajag, ja tu brauc pa sliedēm, pēc tam, kad brauc pa vienkārši pūdersniegu, tad vispār nav tādas problēmas, tad tu laidi. Bija ļoti forši, man ļoti patīk, es gribu vēl. Kad bijām izālējušies pa lauku un izbaudījuši motociklu ātrumu, gids mums piedāvāja doties tālāk pa meža takām, jo tur būšot skaistāki skati un arī vieta, kur varēsim papusdienot. Protams, ka tuvojoties meža takām, skati palika aizvien iespaidīgāki un mums bija palēmējies ar to, ka vējš nebija nopūtis sniegu no kokiem. Un visi šie meža celiņi bija pilni ar skaistiem, apsnigušiem kokiem. Un, protams, kā redzat, Laumai šeit vajadzēja arī pažuksturēties un birdināt man sniegu virsū. Nu, tagad uz pusdienām. Ko? Man cimdiņi pilnībā slāpja un ļoti īstenībā saplecinoši tās braukšanas. Bet mēs tādi maleči, mēs beigi ilgi braucām arī. Bet kolosāli, ritīgi izbraukājāmies. Tā visi tos ainavu, tos ziemu redzējām vienkārši no tā meža. Tā kā gribās, tā ir. Nenormāli skaisti. Nē, mums prieks. Tā kā jā, tagad mums būs pasēdēšana tādā maiņā. Kā viņam sauc hitas nebe? Stupa. Stupa, laikam, jā. Stīpa. Kaut ko siltu apēdīsim, ugunskurs būs. Pačulosim, atpūtīsimies. Un tad jāpakaļ. Wow! Tā ir tik cozy, ne? Nereāli forši. Principā esam kaut kur meža vidienē. Nē? Tā Lauma saka, esot jāpažāvē dibens.
Bet īstenībā, jā, viss, kas vienīgais slapš, mums ir dibens. Jā. Tas ok. Bet šodien, jā, tā cepšana mums ir desmit savādāks nekā mums bija Ziemassvētku vakarā. But how they call these houses? Tipi? Tagad reku iznākot ārā jau ir tik tumšs, jo tikpat kā nakts ir iestājusies. Pilnīgi savādāk. Bet pulkstens ir 3. 3 dienā, jā. Vēl neliels, bet būtisks info par šo aktivitāti. Ņemiet vērā to, ka šādam braucienam ir nepieciešama auto vadītāja apliecība. Mūsu gadījumā tiesības uzrādīt neprasīja, bet var gadīties, ka paprasa. Noteikti tieskām atbilstoši apģērbties, jo ne visās tūrēs piedāvā apģērbu. Mūsu pieredze saka, ka neatkarīgi no tā, kas ir tūras aprakstā, labāk ir sazvanīties ar viņiem un pārliecināties par lietām caur telefonu. Kā piemēram, mūsu tūras aprakstā bija minēts, ka tikai ar iepriekšēju pieredzi, bet kā izrādījās, tā nav nemaz tik obligāta. Šāda tūra mums katram izmaksāja 250 eiro un tā kopā aizņēma 7 stundas. Bet citviet, pat 1 stundas brauciens var izmaksāt no 100 līdz 150 eiro un pat vairāk. Tālāk mēs devāmies uz arktisko sniega viesnīcu, jeb Arctic Snow Hotel. Tagad ar Laumu esam atbraukuši uz arktisko sniega viesnīcu, kurā mums ir paredzēts vakariņas. Tā kā ejam iekšā un skatāmies, ko tam mums šodien servēs. Bet pirms dodamies vakariņās, parādīsim un pastāstīsim jums skatītāji par šo unikālo vietu. Viesnīcas kompleksā ir ne tikai ledus viesnīca, bet arī stikla iglu un kempinga namiņi. Šī viesnīca ir pilnībā veidota no ledus. Lai to izveidotu, katru gadu rudenī jau sāk pūst un presēt liels sniega blokus 2 mēnešu garumā. Būvēšanas procesā piedalās gan būvnieki, gan vairāk mākslinieki, kas veido unikālas istabas, kam katrai ir sava tēma un raksturs. Piemēram, rokmūzikas istaba, grafitī, citplanētiešu un tā tālāk. Visā ledus viesnīcā vienmēr ir aptuveni no 0 līdz -5 grādiem. Pat jārā ir -35 grādi. Viesnīcā pieejamas gan standarta istabiņas ar vienkāršiem dekoriem, gan premium suite, kurās mākslinieki ir īpaši pacentušies radīt īstus mākslas darbus. Lai nakšņot ledus numuriņā, ir jāguļ ledus gultās uz ziemeļbriežu ādām un speciālos guļamaisos. Numuriņa cenas sāks no 800 eiro par nakti un pārsvarā tie ir pilnībā aizņemti. Bet ja nevēlaties maksāt tik lielu summu par gulēšanu augstumā, bet tāpat gribat visu izsteigāt, ir iespējams nopirkt tūri pa viesnīcu ar restorānu apmeklējumu, kā to darījām mēs. Tas mums izmaksāja tikai 129 eiro katram. Visiespaidīgākās telpas viesnīcā ir ledus bārs un restorāns. Ledus bārs veidots ar ļoti augstiem griestiem, un lai šādu kupola griestus izveidotu, tiek izmantots gaisa balons. Bārā var tikt pie dzērieniem pat ledus glāzēs, vai arī kaut kā silta, jo tomēr te ir diezgan vēss. Viskaistākā un iespaidīgākā telpa viesnīcā ir restorāns. Tas ir sadalīts vairākās zālēs. Katram ir sava tematika, kas ar katru gadu atšķiras. Šeit ieguldītais darbs un izdevumi ir apbrīnas vērti, un mākslas darbi ir viens par otru radošāki un iespaidīgāki. Vienīgi žēl, ka tas viss pavasarī nokūst. Toties jau nākamo ziemu māksliniekiem būs iespēja radīt ko savādāk. Restorānā ēdiens bija ļoti garšīgs, taču porcijas nedaudz par mazu. Tā interesanta lieta ir, kāpēc šeit ūdens nesalst. Nē, nezinu, viņš ilgāk pastāvēs, viņš sasals, ja ne? Te ir mīnus, bet cik pagaidām man neuzpēc jāpjautā kādam mums. Yes, thank you. Can take vlog, yeah. Thank you. Yes. I have a question. How much minus is here? Do you know? It's like maybe 5 degrees lower than outside. Okay, just like that. Thank you. You're welcome. What kind of soup is this? Mushrooms. Mushroom, nice. Enjoy. Paldies. Tātad sēņu zupiņu mums atnes. Es pasūtīju viņu tradicionālo dzērienu, Ziemassvētku glogiju. Lamais pasūtīju tā kā karstu ogu dzērienu, kas arī viņam ļoti populārs šeit. Viss, kas saistās ar ogām. Īstenībā viss, kas ar mežu saistās, tā varētu teikt. Tāpēc ir sēņu zupa, ir ogu dzēriens un tā tālāk. Bet jāēd ātri, lai neatdziest. Īstenībā nereāli garšīga zupa. Tā.
Tagad pamēģināsim to slaveno alni, kas viņiem te ir. Garšīgs ir, bet jāsaka, pa sausu. Bišķi pārcepcija. Bet piedaudz vien garšīgs. Lieta tāda šo alni ir ļoti maziņa porcija, ir vienkārši maziņš gaisgabaliņš, mērcīta, un tas ir viss. Mēs pirms braucām uz šejienu, neēdām gandrīz 5 stundas, un šī ir tā porcija, ko mēs saņemam. Mēs esam nedaudz vilšies par izmēru, tas ir fakts. Taču visvairāk mums patika deserts, jeb tieši deserta pasniegšanas veids uz ledus sniegpārsliņas formas šķīvja. Bet ar restorānu vēl nekas nebeidzās, jo pēc vakariņām mums vēl bija tūra pa viesnīcu, kur viens jautrs gids mums pastāstīja par to vairāk. Kā arī parādīja kaut ko tādu, ko negaidījām, un tā ir ledus sauna. Tā, Lauma man te iesēdināja saucamajā ledus saunā. Tas darbojas tā. Te ir visur apkārt ledus, kā redzat, un tur ir karsti akmeņi tādā tā kā milz termosā. Un tad vienkārši tu paņem un lej augstu ūdeni virsū, un tad notiek šādi veidojas tvaiks. Paliek silti. Bet reāli tiešām ritīgi sauna. Ej, tu nost. Labais. Te var sēdēt. Te jau, jā, tikai ļoti mitrs paliks dušiem. Labs. Būs labi. Tā, reku ir tas termos, tiem karstiem akmeņiem, kā redzat. Un tā tas viss tur vārās, un lai tik virs ūdeni un tvaiks veidojas, kā jūs teicat. Bet no oriģināla ideja. Štāda te lieta nebija nekad nedzirdējis, neredzējis. Tā kā ziemā ledu arī var mierīgi sēdēt saunā. Šī viesnīca mūs ļoti pārsteidza un sagādāja ļoti daudz pozitīvas emocijas. Noteikti iesakām arī jums šo vietu apmeklēt. Noteikti esat pamanījuši to, ka mēs esam ļoti stilīgi saģērbušies, un paldies par to mums ir jāsaka latviešu zīmolam Move Addict, kas šuj šādas stilīgas drēbes. Atlikušo nakti pirms prombraukšanas palikām viesnīcā, un šī viesnīca, kā izrādījās, atradās tieši turpat blakus, kur mežā svinējām Ziemassvētkus. Pati viesnīca bija lētākā, ko uz to brīdi varējām atrast, taču izrādījās ļoti jauka, tīra un ar gardām brokastīm, un lielisku atrašanās vietu pie dabas. Un galvenā vēlme mums bija, lai te būtu pieejama sauna. Vaicāsiet, kāpēc? Jo Somija ir saunas dzimtene. Šajā valstī atrodas aptuveni 3 miljoni saunu, tāpēc tā šeit būtu obligāti jāapmeklē. Mūsu gadījumā mēs tikām pie privātas saunas uz 1 stundu. Pēc somu tradīcijām pamatot saunu ir ierasts doties augstā dušā vai ziemas laikā ieliekt āleņģī. Bet par cik mums tādas iespējas nebija, tad pastāv vēl viens variants, un tas ir doties vārtīties sniegā. Ak, Dievs, viņš deidzina! Tiešām ir augsts. Kā ir, dedzina, ne? Šādas saunas prieks viesnīcā mums izmaksāja 90 eiro, un ticiet man, tas ir pa lēto. Nu, ko skatītāji, ko lai jums pastāst par Labzemi? Nu, noteikti to, kad viņi ir skaisti, jā, tas neapstrīdami. Bet es uzreiz sākšu ar bet, protams. Lieta ir tāda, ka Ziemassvētkos noteikti varbūt nav labākais laiks, kad braukt uz šejienu, jo diena ir pārāk īsa. Pat tā, kad tas ir 2,5 stundas, tev ir tikai tāda diena, kad gaišs ir. Pārējais vienkārši paliek tumšs. Līdz ar to ļoti daudz aktivitātes te vienkārši nevar izbaudīt. Tāpat kā, teiksim, mūsu tās husky, jā. Īstenībā tas bija ļoti skaisti, bet pārāk tumšs.
Man nedabūja to efektu. Teiksim, ar sniegmočiem tur mēs dabījām efektu. Tas mums sanāca. Tad otra lieta, kāpēc Ziemassvētkos te nav labākais laiks braukt, ir cilvēku daudzums, šausmīgi liels turismu pieplūdums. Un treškārt, protams, cenas. Lapzeme un Somija nav no tām lētākajām valstīm, bet Ziemassvētku sezonā visas viesnīcas, visas aktivitātes vienkārši dubultā maksā. Tā, ka cenas ir astronomiskas. Bet jā, tā kā noteikti, cik mēs sapratām, vietējiem ļoti labs izcils laiks ir februāris, marts, pat aprīlī vēl viņiem ir sniegs, var uztrāpīt to. Tā kā pavasara saulīte nākot, un tad ir tie skaistie pastaļtoņu skati, kas mums, diemžēl, nebija. Un tad noteikti, kas jums jāpasaka, ir, kā jau redzēja, pa Ziemassvētku vecīti, tas tāds apmāns, viņš nav īsts. Un tas, ka viņi te var būt ļoti daudz, tāpat kā visur citur. Nē, es pareizi, te es labošu. Nevis Ziemassvētku vecītis nav īsts, tas varbūt ir īsts, bet Santa Claus. Santa Claus tiešām nav īsts. Neticiet Santa Clausam, viņš gribēs no jums tikai naudu. Jā, tas ir naudas kāsējs, un tas arī viss. Šī ceļojumā vilšanos sagādāja tikai viena lieta – mēs neredzējām ziemeļblāzmu. Ziemeļblāzmai nepieciešams skaidrs debesis, un, diemžēl, mūsu ceļojuma laikā bija apmācies, lai gan aiz mākoņiem ziemeļblāzmas bija vērojamas. Šis bija viens kolosāls piedzīvojums, kā arī pārbaudījums. Lapzemi noteikti iesakām apmeklēt, bet, kā jau iepriekš minējām, varbūt ne tieši Ziemassvētkos. Kas attiec uz elektroauto braukšanu ziemā, tur mums nebija nekādas problēmas. Un nakšņojot auto ar ieslēgtu kempinga modu, mēs pa 8 stundām patērējām aptuveni 20 km no baterijas. Braucot atpakaļ, Zviedrijā mums pat kādu brīdi uzspīdēja saulīte, bet iebraucot Norvēģijā, mūs sagaidīja spēcīga sniega vētra, pat tik traka, ka knapi varēja redzēt ceļu, smagās automašīnas nevarēja uzbraukt kalnos, kā arī daudziem citām automašīnām nācās stāties malā, dēļ lielā sniega daudzuma. Bet mūsu gadījumā, pat cik Tesla ir visi 4 velpoši, un mums bija ļoti labas Nokian ziemas riepas, šis sniega vētra nesagādāja mums lielas problēmas. Bet nevar noliegt, ka šis kopumā bija diezgan sarežģīts ceļojums. Ja jums, skatītāji, patīk šis piedzīvojums, tad noteikti uzspiediet patīk, padalieties ar to, atstājiet kādu komentāru, un, ja neesat piesakojis, tad noteikti piesakojiet šim kanālam, jo šeit ceļojuma video kļūst tikai vairāk.